Tad finanses ekonomiskajā aspektā. Finanses ekonomiskā aspektā ekonomus, tātad mājas saimniecība. Kā mēs gudri saimniekojam ar savu māju, ar savu vietu, kur mēs dzīvojam. Finanses kā ekonomiska attiecības, kas saistīts ar centralizētu, decentralizētu naudas līdzekļu fondu formēšanu, centralizēti valsts budžets, decentralizēti pašvaldību budžets. Decentralizēti būs valsts akciju sabiedrības, valsts kapitāla sabiedrības. Decentralizēti tātad formēšana, sadala un izmantošana nolūkā izpildīt valsts vai vietējas pašvaldības personiskās funkcijas un uzdevumus. Tātad pašvaldībā ir savs mērķis, galvenais mērķis ir iedzīvotāju intereses, un tad šīs mērķis tiek sadalīts pa funkcijām, un funkcijas tiek sadalīts pa konkrētiem uzdevumiem. Funkcija ir rūpēties par sabiedrisko kārtību un drošību, un konkrēti šīs funkcijas realizācija būs pašvaldības policija patrulē ielas, tad pašvaldības policija ir vajadzīgs transports, policistiem vajag algas, ekipējumu un tam līdzīgi. Kā arī valsts deleģēto pilnvaru un apstākļu nodrošināšanu paplašinātai atražošanai. Pati valsts tiešā pārvalde, pastarpinātā pārvalde pati daudz ko arī nedara, tāpēc ir Eiropas projekti, ir biedrības, kurām tiek deleģētas, pilnvarotas veikt kādas publiskās funkcijas, dažādas asociācijas, arhitektu savienība, ārstu biedrība, atvasinātas publiskās personas. Latvijas Zinātņu akadēmija, tad kurai ir attiecīgi uzticētas pilnvaras, ir privātas augstskolas, kurām ir pilnvarots un apstākļu nodrošināšana, paplašināta atražošana, kā rezultātā realizēs sadalu un pārdalu bruto iekšzemes koproduktu un kontroli par sabiedrības vajadzību apmierināšanu. Tātad ir bruto kopējie ienākumi, kopējais visi pakalpojumi, visi preces. Grūtāk ir, protams, ar digitālo saturu uzskaiti, jo tāpēc, ka kur tad tas digitālais saturs, kurā valstī tiek reģistrēts, kur tad aiziet šie reklāmas tēriņi, kur aiziet izdevumi, kur aiziet produkti, kur aiziet pakalpojumi par platformām, par e-veikaliem un tam.